Labdien! Šajā stundā mēs pamēģināsim sareizināt dažādus daudzskaitļus un atkārtosim, kā mēs to jau esam mācījušies. Tad, piemēram, sareizināsim 123 ar skaitļi 22. Tātad mēs mācīsimies sareizināt stabiņā. Un tad, sareizinot stabiņā, mums ir tādi nosacījumi, kā vislabāk paņemt par pirmo skaitli vislielāko skaitli un par otro, kurš ir mazāks, un pierakstīsim tā, ka vieni, lai būtu zem vieniem, desmitie zem desmitiem un tā tālāk. Tad sākumā mums ir jāsareizina te, kur ir vieni divnieku ar trīnieku, ar divnieku un ar viennieku. Ja, tad 3 reiz 2 ir 6. 2 reiz 2 ir 4. 2 reiz 1 ir 2. Tagad otro divnieku sareizināsim tāda paša veida. Ar 3, ar 2, ar 1. Bet ar vienu nosacījumu, ka rezultātu mēs jau rakstīsim ne zem 6, bet jau zem 4, veidojot tādu pakāpi. 2 reiz 3 atkal mums ir 6. 2 reiz 2 ir 4. 2 reiz 1 ir 2. Un tad tālāk mums ir jāsaskaitā to, ko mēs šeit sareizinām. Tad 6 mēs nonesām uz leju. Tad šeit ir 6. 4 plus 6 ir 10, 0 rakstam, bet 1 mums paliek prātā. 2 plus 4 ir 6 un plus 1 ir 7. Un tad šeit paliek tikai 2, tad tikai norakstam. Nu, tad, lūk, mums sanāca 2706. Nākošu piemēru paņemsim drusciņ grūtākus, lielākus skaitļus. Ja? Piemēram, 458 sareizināsim ar 70, nu, piemēram, 6. Tā, tad princips mums atkal tas pats. Mēs sareizināsim sākumā 6 ar 8, pēc tam ar 5 un pēc tam ar 4. Tātad 6 reiz 8 ir 48. 4 mums paliek prātā. 5 reiz 6 ir 30. Ja, te pierakstīsim blakus, lai būtu saprotams. Ja? 5 reiz 6. 5 reiz 6 ir 30. Un plus 4, tas, kas mums palieka prātā. Ja? Un tad mums sanāca 34. Rakstam 4. Un šoreiz mums palieka prātā 3. Ja? Tad arī pierakstam, lai neaizmirst. 4 reiz 6 ir 24. Plus neaizmirsam to, ko mēs jau atstājam savā prātā. Un tad mums sanāca 27. Un tā kā šeit mums jau skaitļi beidzas, tad mums neko nevajag atstāt
Mēs uzreiz tā un pierakstam 27. Tā, tagad nākošais septītnieks, ja? Tātad 7 reiz 8 ir 56 un 5 mums ir prātā. Šeit to, ko jūs izmantojat, labāk izsvītrot, ja, lai jūs nejauši nepaņemtu to, ko nevajag. Tā, tad vēlreiz 6 reiz 8, tā, 7 reiz 8 ir 56, 6 mēs pierakstam, 5 mums ir prātā. 7 reiz 5 ir 35, un vēl mums ir 5 prātā. Neaizmirsam paņemt. Un tad rezultāta mums ir 40, tad mēs pierakstam šeit 0, un tad šeit mēs piecinieku izmantojam, un tad mums šoreiz 4, jāpaliek prātā. 6 reiz 4 ir 24, 24 un 4 ir 28. Un tad atkal mums ir jāsaskaita tas, kas mums sanāca kopā. Un tad šeit atkal 8 mums iet uz leju. Te ir 8, 4 un 6 ir 10 un 1 prātā. 7 un 0, 7 un vēl 1, tad ir 8. 2 un 8 ir 10 un 1 prātā. Un tad rezultāta šeit būs 3. Tad saņēmām 30,808. Tā, un vēl viens piemērs, ja mums kādi skaitļi, kuriem ir vairākas nulles iekšā, piemēram. Nu, tad, piemēram, paņemsim 2005. Reizināsim ar, piemēram, 305. Tad, ko mēs darīsim šeit? Viss notiek tādā pašā veidā. Jā, tad pēdējais cipariņu jāsareizina ar visiem, un tālāk atkal ar visiem, un trīnieku arī ar visiem. Nu, tad reizināsim 5. Tad 5 reiz 5 ir 25, 2 mums prātā. 0 un 5 ir 0 un plus 2, tad 25, tad 2 šeit rakstām. 2 reiz 5 ir 10, un tā, ka tas ir pēdējais, uzreiz droši rakstām. Tālāk mums ir reizināšana ar 0. Jā, tad sareizināsim visus skaitļus ar 0, mēs, protams, tā un saņemsim 0, 0, 0. Tā, un mums paliek sareizināt ar 3. 3 reiz 5 ir 15. 1 mums ir prātā, šeit mēs jau izmantojam, izsvitrosim. 3 reiz 0 ir 0 un 1 prātā. 1 rakstam, 3 reiz 2 ir 6. Un tad saskaitam visu kopā. Tad mums ir 5, šeit ir 2, šeit ir 5, 2 un 6. Tad rezultāta mums ir 62,525. Tā, tad tu pašu piemēru pamēģināsim izpildīt citādāk, pierakstīt citādāk, izpildīsim mēs arī līdzīgi. Tātad vēlreiz 205
sarīzināsim ar 305. Tā. Un tad atkal sarīzināsim 5 ar visiem skaitļiem. Mēs saņemsim tieši to pašu skaitļu kā un pirmo reizi. Tad te būs mums 5, tālāk 2, 0 un 1. Un tad šeit skatāmies. Kad mēs reizinām ar 0, mēs veidojam tāda paša veidā nākošo kāpnīti, tā teiksim. Un šeit mēs tad pabīdāmies uz vienu skaitli, un šeit vēl uz vienu. Ja? Bet ja mēs nerakstīsim visas 3 nulles šeit, ja, mēs varēsim uzreiz pabīdīties. Jā, tieši tā pabīdieties par 2 skaitļiem uzreiz. Ja? Tad šeit mēs uzreiz pabīdamies par 2 skaitļiem un sākam rakstīt uzreiz zem nulles. Ja? Tad 3 reiz 5 ir 5, tālāk 1 prātā 1 un 6. Ja? Un tad atkal saskaitīsim 5 uz leju, 2 arī nonēsam, 0 plus 5 ir 5, 1 un 1 ir 2, un atkal šeit ir 6. Ja, tad paskatāmies, mēs saņēmām tādu pašu atbildi, ja, bet pierakstījām jau mazāk. Ja, tad kam vieglāk atcerēties, ka šeit var pabīdīties uzreiz par 2 skaitļiem, jūs, protams, rakstiet tāda veida, bet kurš baidās sajaukt kaut ko, tad labāk pierakstīt nulīties, galvenais, lai rezultāts būtu pareizs.